Jā, tad, kad tetovējums ir beidzis kalpot to savu nozīmi, tad ar viņu nākas strādāt, viņu likvidējot. Ja pieņemsim, tetovējumu mēs uztaisām stundas, pusotras stundas vai 5 stundu laikā, atkarībā no sarežģītības pakāpes, tad viņu likvidējam mēs 10 reizes ilgāk, vairāk, un nereti arī šīs lāzera procedūras ietekmē var veidoties smagākas sekas tam, ka nereti tetovējums ir dziļāk, viņš ir iegrabts ādā, un līdz ar to arī viņš ir bijis traumatiskāks ādai, ādas struktūrai. Un paši cilvēki vai mēs ikdienā nesaprotam to, ka tur ir bijušas ādas bojājumi, un tīrot ādu no liekā pigmenta, likvidējot tetovējumu, mēs atklājam, ka tur ir ļoti bieži rētas redzamas. Un dažkārt ir tā, ka arī jāstrādā ar ādu kosmetoloģiski, jo, pieņemsim, tanī rētā, ja pigments ir iekapsulējis iekšā, tu viņu nekādīgi ar lāzeru nevar dabūt, izspridzināt laukā, lai varētu atrisināt šo stāvokli. Un tad ilgtermiņā, ja mēs patīram arī ādu, tad mēs strādājam pēc tam arī ar rētām, arī ar medicīnisko kamuflāžu. Arī var palīdzināt. Tur viss jāskatās, ir tas koncepts tādā kopskatā. Nav vienas metodas patiesību sakot, lai atrisinātu šo tetovējumu likvidēšanu.